Pastāst, lūdzu, kuras ir tavas 3 vai vairāk top grāmatas, kurās tu smēliesi iedvesmu, spēku, varbūt drosmi, kuras tu mēģini varbūt arī pārlasīt? Man ir 3 tādas mīļākās, kurai katrai ir savs stāsts īstenībā. Man ļoti patīk indiāņu kultūra, tāpēc viena būs tāda klasika 4 vienošanās no Dona Miguela. To man mamma dāvināja, un man liekas, ka būtiski ir arī tos dažādos skolotājus saprast, no kurienes nāk tās zināšanas, un viena liela skolotāja man dzīvē ir vecāki. Tāpēc šī man tāda mīļa grāmata, kur šad un tad reizi gadā 2 es pārlasu. Otra grāmata no tāda skolotāja kopienas, kas ir Integrālais institūts. Man ļoti patīk Rubeņa ieteiktais Ričards Rors. Sāku ar Kailo tagadni, dažas citas arī esmu lasījis, bet šī visvairāk kaut kā iepatikās dēļ tāda ļoti tīra un pozitīva skata uz kristietību, kas man bija šķietami mistiska un neskaidra. Un Ričards Rors ar tādu mīlestību par to runāja un arī runā par nedualismu, kas man ļoti šajā brīdī ir aktuāla tēma, kā neieiet pretstatos. Tad šis man tāds šī brīža skolotājs. Un trešā grāmata ir no budistu mūka, Tiknataņas, par tādu budismu skatījumu uz ikdienu īstenībā. Un arī varbūt nedaudz cits skats, šo man draugi dāvināja. Un tas man ļoti palīdz tādu garīgumu ienest ikdienā, kas šķietami varbūt nav tādā skrējienā saistīta ar garīgumu, kur ir jāskatās bērni, jāpelna nauda, jāplāno. Un Tiknataņas ir tas, kurš parāda, kā tos mazos mīlestības elementus un mazās garīgās prakses arī ieviest ikdienā. Tā kā draugu ieteikumi, skolotāju ieteikumi un ģimene ir tie 3 avoti, kuri arī grāmatās nāk man līdzi, tad, kad man kaut kas nepieciešams ir.